Добрый день! С вами опять в цикле «Психология бесконфликтности в семье» профессиональный врач-психиатр Илма Войцеховна Корчевска. Слово госпоже Корчевске. Labdien! Ar jums par tēmu ģimenes konfliktoloģijas pamati runās profesionāls ārsts psihiatrs Ilma Karčevska. Kā jau teicu, šī tēma ir sadalīta 14 fragmentos. Iepriekšējā reizē mēs noklausījāmies otro fragmentu, kā veidojas konflikti ģimenē. Un šajā reizē mēs runāsim par trešo fragmentu, veidi, kā novērst konfliktus ģimenēm. Bieži pēc strīdiem plaisa attiecībās paliek ļoti ilgi, sāp kā nedzīstoša brūce. Tas noved pie šķiršanās vai arī pie attiecību atceluma, vēsuma. Uz tādiem konfliktiem nevar atmest ar roku, nevar aizmirst, nevar ciest aiz ieraduma un paklausīgi. Ko vajag darīt? Cenšaties sekot šādiem noteikumiem. Pirmais. Pamēģiniet noskaidrot konflikta cēloņus, taču cenšaties sadzirdēt viens otru, pareizi saprast. Bieži vien iemesls apaug ar nebūtiskām pretenzijām. Galvenais iemesls apaug ar nebūtiskām pretenzijām, piekasīšanos, aiz kura nevar redzēt īsto konflikta būtību. Sākumā, lai runā konflikta iniciators, tas ir apvainotais laulātais draugs. Bieži viņa pretenzijas, tas ir saudabīgs sauciens pēc palīdzības. Tā arī jānovērtē iniciatora uzvedība. Jo vairāk tāpēc, ka tieši viņš grib noregulēt attiecības ģimenē. Nevajag ievērot viņa emocionālo runu, uzklausiet pretenzijas un apvainojumus, nepārtraucot cilvēku. Taču iniciatoram vajag domāt arī par saviem vārdiem, necelt neskaidrus pārmetumus, nerunāt ar mājieniem. Jābūt skaidri formulētai, patiesai sarunai. Un tas būs labākais konflikta atrisināšanas veids. Konflikts tas nav iemesls apvainot vai aizskart otru cilvēku. Konflikta risināšanai jābūt konstruktīvas, jānoved pie konstruktīvas saskarsmes. Konstruktīva saskarsme novedīs nevis pie tālākiem apvainojumiem konflikta padziļināšanās, bet pie lietišķas problēmas apspriešanas. Mērķis ir atjaunot draudzīgas attiecības un ģimenē. Neaizmirstiet to. Konflikts, strīds nav kauja. Tāpēc šeit nav svarīgi, bet svarīgi ir noregulēt attiecības, nevis uzvarēt kaujā. Sakarā ar to nedrīkst pieļaut personīgus apvainojumus, norādīt uz trūkumiem. Labāk apspriest kļūdas uzvedībā, nevis abu personīgos trūkumus. Nedrīkst konfliktā nedrīkst iesaistīt bērnus, vecākus, kaimiņus, draugus. Vispār trešā persona, gribot vai negribot, viņa nostāsties kādās vienās pozīcijās, viena vai otra laulātā pozīcijās, un diez vai citi
cilvēki būs taisnīgi novērtējot izveidojušo situāciju. Cenšaties arī izvairīties no agresīvas uzvedības un paaugstinātiem toņiem konflikta risināšanas laikā. Ja izturēsieties mierīgi, jums vieglāk būs vienoties un, neradīsies aizvainojumi. Kā es minēju, ja jūs runāsiet agresīvi, augstā tonī, konstruktīva risinājuma nebūs. Jāizturās mierīgi, jārunā normālā tonī, un tad var vienoties. Izrunājot konfliktu, pieturieties pie nesaskaņu būtības, to ir svarīgi ievērot. Nenovērsieties no būtības, kāpēc radies konflikts, un nemēģiniet uzreiz atrisināt visas problēmas. Runājiet konkrēti par noteikto jautājumu, noteikto problēmu, noteikto tēmu. Tikai tas būs konstruktīvs strīda risinājums. Apspriežat pašu svarīgāko attiecību punktu. Pamatīgi izanalizējiet visas nianses un kļūdas. Neizsmējot un nekādā gadījumā nedrīkst izsmiet drauga viedokļi. Lai cik tas jums liktos vai muļķīgs vai absurds, vajag saprast otra pozīcijas. Meklējiet taču kompromisu. Konflikts rodas tāpēc, ka laulātiem ir dažāda domāšana, dažādas intereses, un tiem nav vēlēšanās, un viņi reizēm negrib no dotā atkāpties. Tāpēc konflikts bieži vien ieilgst. Ilgi neizzūd. Lai izietu no situācijas, nepieciešams kaut daļēji saprast un izpildīt drauga vēlēšanos. Atgriezieties no bērna ietiepības. Atsakieties no bērna ietiepības. Atklāta egoisma. Tas noved tikai pie vēl lielākām problēmām un nesaskaņām. Izrādiet nedaudz humora jūtas. Reizēm tas palīdz nolīdzināt konfliktu. Taču neatbrīvo no tā apspriešanas vajadzības. Viņš vienalga ir jāapspriež un jānāk pie konstruktīva risinājuma. Reizēm var arī paklusēt un neievērot drauga uzbrukumu, jūtot, ka tas ir satrauks un vīlies. Esiet vīrišķīgi. Ja esat pieļāvis kļūdu, vajag pienākt un atvainoties. Tad noskūpstīt tas vajag galu galā. Apņemt ap pleciem. Kā tas dzīvē kādreiz gadās? Nesāsiniet konfliktu par kaut kādu nieku. Citādi tas var pārvērsties ilgstošā karā. Un kara laikā taču jūs negribat dzīvot, jūs gribat dzīvot mierā. Tāpēc lūdzu, ievērojot šos notikumus attiecībās viens pret otru un konfliktu risināšanas jautājumos. Paldies! Šo fragmentu mēs esam izrunājuši. Mēs runājām par veidiem, kā novērst konfliktus ģimenē. Un nākošais temats būs raksturu saskaņas likumi. Liels paldies jums par uzmanību. Līdz nākošai tikšanās reizei. До новых встреч с Илмой Корчевской. Спасибо от меня как от ведущего за ваше внимание и выполнение домашних заданий, которые Илма Войцеховна давала в прошлые разы.